10 gadi. Ziniet, kāpēc 10 gadi parasti tiek izmantots kā tāds atskaites punkts, jeb termiņš, kad saka par ieguldīšanu akcijās, ar domu tādu, ka, ja tavs laika horizonts ieguldījumiem ir vismaz 10 gadi, tad akcijas varētu būt tev. Kāpēc ir 10 gadi? Tāpēc, ka daudz kur mācību literatūrās, apmācībās kaut kur tiek izmantots 10 gadu ienesīgums S&P 500 indeksam, lai attēlot to, ka 10 gadu periodā ir ļoti augsta varbūtība, ka gala rezultāts nebūs negatīvs. Bet ir viens bet. Tas nav 100%. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad ir bijušas 10 gadus, kur tu ieguldīji no sākuma vienu summu, tad pēc 10 gadiem tev bija mazāk nekā tad, kad tu iesāki. Tā nav gluži laba perspektīva, vai ne? Mēs standartā esam pieraduši domāt to, ka ieguldam šodien, gan jau, ka tad viss sajies, viss būs labi. Jā, ja to termiņu pārstiepjas 20 gadiem, tā ir. Bet ir 10 gadus, kur tā nav. Un kādos brīžos tās 10 gadus ir? Vēsturiski tās 10 gadus ir sakritušas tādos brīžos, kad tu veic pirkumu, kad akciju tirgus novērtējumi ir augstākajos vai ļoti augstos līmeņos. Un kā jums šķiet? Kādi novērtējumi šobrīd ir, piemēram, tam pašam S&P 500 indeksam? Vai tie ir vēsturiski augstākajos līmeņos vai nav? Un attiecīgi, kā tad varētu izskatīties nākamā 10 gada? Un attiecīgi, vai man, vai mums to gribās?